pavairošana Agmulas novada Ilzes un Saviņu ezeros. Lūdzu. Pats kočies nav jūs? Nē, pats kočies, nosūtītas uz semināru. Tātad tu esi viņas vietā. Man vajadzēja sēdes laikā, man pateikt, sākumā sēdes. Nu, tātad deputātiem nav iebildumu, ka ziņos cits no attīstības plānošana. Nav. Tas sapratu no šitas. Lūdzu. Lūdzu. Tātad par projektu dzīvu resursu pavairošanu Agmulas novada Ilzes un Saviņu ezeros. Tātad Agmulas novada domē jānolēm vai piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegšanas pirmā kārtas dzīvu fonda pasākumā, dzīvu resursu pavairošanā, ražošanai publiskajās ūdens stoknēs un ūdens precēs, kurās zvejas tiesības pieder valstī citās ūdens stokās, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana. Ar projektu dzīvu resursu pavairošana Agmulas novada Ilzes un Saviņu ezeros. Tātad paredzēt domē jānolēm vai paredzēt līdzfinansējumu, un līdzfinansējums projektam ir 21%, tas ir PVN, ja 470,40 eiro no projekta kopējām izmaksām, kas sastāv 2710,40 eiro ar PVN. Tātad šis jautājums arī tika izskatīts apvienotajā komitejā. Varbūt ir kādi jautājumi? Lūdzu, ir jautājumi ziņotājiem? Ziņotājiem nav, jo ziņotājs nevar atbildēt uz tiem jautājumiem. Kā viņu uzdot, es nezinu. Nu, jūs to teicāt jau apvienoto komiteju sēdē. Un nekas nebija darīts, nevirzīts, mēģinās kaut ko palabot. Jā, tāpēc, ka tiešām ar zivju mazuļu saņemšanu ir ļoti lielas problēmas, un tās bija ar iepriekšējā projektā. Mēs sastapāmies ar tām grūtībām, tāpēc mēs veidojam lēmumu projektu, kuru var reāli izpildīt. Viss man vairāk nav. Tad es nesapratu, ja tā ir mūsu vēlme maksimāli nedabūt to, ko varam dabūt, ja? Tā, nu, šajā jautājumā... To, kas bija. Tas turpinās 3 gadus, es to ļoti labi zinu. Nu, kāpēc jūs jautājat tagad? Tas arī turpinās, arī tāpat tagad turpinās. Vakar bija jautājums par šīm zivju audzētavām ministrijā, un arī teica, ka vispār šādu cilvēku, kas audzē mazuļi, ir samazinājies, un ministrija ir norūpējusies veidot jaunus ministru kabineta noteikumus, tādas atlaides tiem uzņēmējiem, kuri darbosies ar šo mazuļu audzēšanu. Diemžēl tā tas ir valstī. Tas nav diemžēl, tas ir ļoti labi, ka viņi veidos ministru kabineta noteikumus. Nu jā, nu ko es varu Bet kāpēc mēs neizmantojam to, ko mēs varam izmantot? Tā, nu. Mēs varējām tagad paaugstināt to pašu limitu līdz 6000. Labi, bija senu aktuālība. Visi nevajag. Mēs varam paaugstināt. Tā, lūdzu pa vienu. Un konkursu izsludināt pēc projekta, pēc zivju fonda piešķirtiem līdzekļiem. Tas nav aizliegts. Labi, jūs savu viedokli izteicāt. Lūdzu, vēl kas grib pateikt, debatēs savu viedokli? Nav? Lūdzu. Jautājums izpildu direktori, kuri izstrādāja budžetu. Cik līdzekļi tur bija paredzēti? Dzīvju resursu pavairošana. Es tagad nepateikšu konkrētu summu. 4835 eiro. Ir vēl kādi, kas debatēs grib piedalīties? Es sapratu, to teica deputāts, izpildu direktori, kuru strādāja. Es nepateikšu konkrētu summu. Bet, tā pagaidiet, es nevaru visu budžetu apcerēties mūsu, diemžēl, kārtībā par Agmulas novada nolīkumus ir tāda lieta, ja lēmuma projekts ir sagatavots, jābūt saskaņojumam, finanšu atbalstam un tā tālāk. Ja es varbūt piekrītu Rešņika kungam, varbūt vajag startēt uz maksimālu summu, drusku tur palabot, ko mēs varēsim, un riskiet uz visu, jo summa ir budžetā. Pašlaik stāstam, ka līdzekļu nav. Šobrīd ir veikta tirgus izpēti. Nu, tas neliedz... Neviens neliedz, ja prasīt vairāk. Tā mēs gatavojam lēmumu projektus. Jā, cilvēki izdarīja visu. Jā, Viņam bija uzdevums. Mums nekādu pretenziju nav. Man ir pretenzija pret finanšu komitejas vadītāju un sēdes vadītāju. Jā. Jo apvienotē komitejas dzirdēja to pašu, ko es pašlaik dzirdu. Ja sanāk tā, ka es kādi nebija tajā sēdē, vienalga nekas nemainās. Igors pajautā, visi noklusēja, visi priecīgi.
Tā, labi, Specialista nav. jūs savu izteicāt visu viedokli viens un otrs. Vēl kāds grib izteikt savu viedokli? Lūdzu, deputāti. Lūdzu. Poga vai varam balsot? Ja? Kas par to lūdzu balsot? Par? Pret? Atturas Trimāna kungs.